Esam ar Launu Filipīnās, un kā jau iepriekšējā sērijā stāstījām, esam šeit, lai izbaudītu vienas no skaistākajām pludmalēm pasaulē. Un tieši tāpēc esam atbraukuši uz El Nido, kas ir maza pilsētiņa uz Palawan salas. Tie, kas zina un tie, kas nezina, tad šeit El Nido ir obligāti jādodas salu tūrēs. Tas ir tas, ko mēs šobrīd ar Launu esam gatavi darīt. Šeit ir pavisam 4 stūres, A, B, C un D, un mēs esam izvēlušies 2, un tās ir pati populārākā un vismazāk populārā, kas ir A un D. Un šobrīd mums rīts ir sācies, un mēs esam gatavi jau doties mūsu pirmajā salu tūrē. Esam piestājuši mūsu pirmajā pludmalē, kas ir 7 Komandos Beach. Un šajā pludmalē mēs jau ar Launu paviesojāmies tajā dienā, kad braucām šeit ar kajaku. Tā kā šeit mēs esam otro reizi, tikai šodien ir daudz saulēnāks un mazāk cilvēku, jo ir dienas sākums tikai. Principā šī ir pludmale, kas ir vistuvākā El Nido, un te arī ir ļoti daudz laivas, ļoti daudz cilvēku, gan no rīta, gan vakarā, jo arī mēs esam šeit no rīta un vakardien bijām vakarā un to visu redzējām. Darīt šeit nav super daudz ko, te vienkārši var baudīt pludmali, baudīt dabu, peldēties, snorkelēt, bet jā, šeit ir vienkārši ļoti skaista pludmale, skaista daba. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Launu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Manā Norvēģijas tūrē ir iekļauts nakšņošana, ēšana un izvadāšana pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Praikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogruvumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritums un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datums. Tagad braucam uz nākamo vietu, kas ir Secret Lagoon, jeb paslēptā lagūna. Pa ceļam varējām redzēt augstas kaļķakmens klintis, kas paceļas tieši no ūdens un veido raksturīgo El Nido ainavu. Starp tām parādās nelielas salas un klinču veidojumi, tostarp arī Turtle Island, kas no attāluma atgādina brīnpuci ar savu formu un siluetu. Ūdens ir dzidrs un maina krāsu no tumšāka zila uz tirkijas zilu, īpaši seklākās vietās. Dažos posmos brauciens notiek atklātā līča daļā, citur šaurākos kanālos starp klintīm, kur sajūta kļūst mierīgāka un noslēgtāka. Ik pa brīdim redzams arī citas laivas, kas dodas uz dažādiem tūras A pieturas punktiem. Bet tuvojoties lagūnai, klintis kļūst blīvākas un ieeja lagūnā sašaurinājās, bet ūdens kļuva vēl mierīgāks un seklāks. Kā arī sapratām, ka šeit nebūsim pirmie. Un šitas ir veikals ekstrēmis. Pasties, ko tik viņš nedara, lai pārdod kaut kas rieks trakais. Čau. Nu, davai, paņemšies. Tā, es par to, ko viņš te dara, es vienkārši nopirkšu to fokus rieks. Tas bija diezgan ekstrēmis. Garšīgs arī. Pretīgi garšīgi īstenībā fokusējuši viņam šeit Filipīnā. Par cik ūdens šeit ir ļoti sekls un ar laivu tuvāk pludmalē piekļūt nav iespējams, mums nācās pašiem brist cauri ūdenim. Tas nemaz nebija tik viegli, jo visa jūras gultne bija pilna ar milzīgiem akmeņiem.
Neskatoties uz to, ka šeit ir plaša un skaista pludmale, mēs vispirms devāmies apskatīt apslēpto lagūnu. Šī lagūna ir tik slepena, ka, lai pie viņas tikt klāt, ir jāiet pa šauru sprauciņu klintīs. Ir tiešām vienkārši pilnīgs miers, nav ne viļņi, nekas. Un tur tiešām ir slepena lagūna. Īstenībā ļoti interesanti tādā veidā nav būtis, ka tiešām tāda kā slēptā lagūna. Apakšā šeit zem mums ir pilnīgi plakans. Nu, ir kaut kāda akmeņa, ir reāli plakans. Tas gan pārsteidz. Jo tur, kas darās, pilnīgi kaut kas cits, tas dēļ koraļi. Reku viss, kas priekšā ir, šis tā. Un pati pludmale ir nereāli skaista. Tā tiešām šķiet kā īsta dabas dāvana. Smiltis ir ideāls, gaišas, mīkstas, tās dod tieši to sajūtu, ko šobrīd arī tu visticamāk vēlies sajust. Arī skats uz klintīm šeit ir iespaidīgs, tās ir raupjas un asas, bet tieši tas piešķir šai vietai īpašu raksturu un sajūtu, ka esi nonācis kaut kur, kur noteikti iepriekš neesi bijis. Ūdens šeit ir tik dzidrs un atsvaidzinošs, ka gribas tajā iebrst vēl un vēl, it kā mēģināt noķert to ideālo mirkli. Un atmosfēra tā vienkārši apbur. Jāsaka, šī noteikti ir viena no skaistākajām pludmalēm, kur esam bijuši. Tā ir vieta, no kurienes patiešām negribas braukt prom. Par laimi mums šeit bija arī pusdienas, tāpēc sanāca ilgāk uzkavēties un patiesi izbaudīt šo pludmali. Esam piestājuši tagad nākamajā vietā, un šeit būs snorkelēšana. Tagad braucam uz nākamo vietu, kas ir Lielā lagūna. Šeit pārkāpām kajakā, lai varētu izairēt seklo ūdeni un iepazīt šo vietu. Lagūnā skata skaisti, ūdens neticami dzidrs, un pats kajaka brauciens mums bija kā ekspedīcija, jo šeit aiz katra klinšu līkuma pavērās jauni skati. Piestājām arī, lai varētu kārtīgi izpeldēties siltajā ūdenī. Lagūna patiešām ir liela, un to ir vērts redzēt. Šīs laivas ir ļoti grūti nopērkot. Tikko mūsu laiva jau otro reizi brauc šeit, lai notavotos, un pirmajā reizē jau nolauza blakus laivai kociņu. Mēs esam piestājuši mūsu kārtējā pieturpunktā Saltūrē, un tas, ko es gribēju pateikt, ir vienkārši nereāli liels prieks par šo dienu, prieks par šo tūri. Es esmu izsnorkelējusies, var redzēt pēc manas maskas atstātās rievas sejā, bet jā, snorkelēšana bija ļoti forša. Bija ļoti daudz ko redzēt, ļoti daudz koraļi. Un interesantākā lieta, ko mēs redzējām, bija liela garnela. Viņi vienkārši tur dzīvojās. Un, Filipīnas ir ārkārtīgi skaista vieta, kur baudīt pludmali, kur baudīt dabu, kur baudīt to zilo, spilgti zilo ūdeni un baltos milšu pludmalītes. Principā katrā pieturvietā ir iespējams nopirkt ūdeni, alu un pats galvenais šādas te kokosriekstus. Šis ir ļoti liels un arī ļoti garšīgs. Dzīvus salas ar kokosiem. Filipīns! Dabelnīdo nav tikai klintis un pludmales. Te ir arī zaļi džungļi, tāpēc izbraucām nedaudz ārpus centra. Jau pāris kilometru attālumā pavērās pavisam cita ainava – palmas, džungļi un zaļi kalni. Lai redzētu salrietu, devāmies uz Las Cabanas Beach, un, lai tur nokļūtu ar skūteri, nācās pievarēt diezgan stāvus kalnus. Bet nonākot līdz pludmalē, bija skaidrs, ka šis brauciens bija tā vērts. Atmosfēra mierīga, cilvēki atpūšas un gaida salrietu,
Apkārt koka mājiņas un krodziņi, un kaut kur virs galvas kāds pat laiž lejā ar ziplainu. Un pats skats vienkārši skaists, ar siltām krāsām un lēnu mierīgu noslēgumu dienai. Bet ar šo mūsu dienu gan nebeidzās, jo tālāk devāmies vēl pēc kaut kā garšīga. Šitā te mēs katru dienu pēc tūrēm vienkārši vakarā, kad viss beidzās, piestājām, satākamies gaļiņu un dodamies atpakaļ uz viesnīcu un ēdam. Ja pareizi saprotu, šodien tā arī sauc lečon manok, kas nozīmē tikai grillētu vistu. No. Cik tas maksā? 330 pesos, apmēram 6 eiro. Jā, tas ļoti maz, bet ļoti garšīgi, tiešām uzreiz ir paēst. Un tādas vietas šeit ir daudz pilsētā, bet mums labāk patīk šī te. Tāpēc, ka šeit dod mērcību. Es tikai čili ar vinegāru kaut kas tāds, bet ļoti garšīgi tiešām. Un arī viņi tāpat saskaldīs. Tā ir, kur mums top mūsu vakariņas. Vistiņi maksāja 330 peso, kas ir apmēram 5,50, bet tā ir vesela vista ar mērcīti. Mango maksāja kaut kādu eiro, varbūt bišķīt mazāk. Tad mēs vēl paņēmām aliņus, kas bija uz pusi lētāk nekā jebkurā restorānā, bet tas ir tas pats aliņš. Līdz ar to mēs šobrīd ļoti lēti paēdīsim vakariņas un pēc tam iesim pabalēties. Atpūtušies un gatavi vakar piedzīvojumiem, tālāk ar Filipīnām raksturīgo tuktuku, kas patiesībā ir ar pasažieru piekabu aprīkots motocikls, devāmies uz centru. Naktī El Nido pilnībā mainās. Dienas laikā redzētie salu tūras dalībnieki pārvēršas par tusētājiem. Klubi sacenšas ar mūzikas skaļumu, lai pievilinātu turistus, līdzīgi kā Taizemē, un arī alus un kokteļu cenas ir tīri patīkami zemes. Arī mēs iegājām vienā klubā, mūzika skaļa un laba, paņēmām pa San Miguel alumu, un tikai tad, kad apsēdāmies, sapratām, ka esam geju klubā. Lauma un divas viesmīles bija vienīgās sievietes, un pārējie apmeklētāji bija vietējie vīrieši, kas dejoja un labi pavadīja laiku. Ar nākamā klubu mums jau trāpījās ierastāka atmosfēra. Daudz cilvēku, dejas un laba ballīte. Uz ielām tikmēr pilns ar ēdienu, springroli, gaļas iesmiņi un visādi fritēti našķi. Kopumā par ēdienu Filipīnās sapratām vienu. Ja neej uz dārgāku vietu, ielu ēdiens bieži būs diezgan eļļains un reizēm arī mazliet aizdomīgs. Tāpēc visideālākais variants ir mūsu iecienītā grilētā vista, jeb lečon manok. Nopērst to kādā no mazajām grilēšanas bodītēm un baudi kopā ar augstu San Miguel alu. Tas ir ātri, garšīgi un bez liekas domāšanas. No rīta, kamēr jūra atkāpusies, esam augšā vēl pirms saulēkta. Mūsu mērķis atrast jūras zvaigznes un krabjus. Bēguma laikā jūras zvaigznes ir vieglāk pamanīt un līdz ar saules uzliekšanu mums tas arī izdodas. Protams, nevarējām nestikt arī bez nelielas pabakstīšanas. Šito var ņemt rokās, man liekas. Wow. Smaga. Kas viņam skaitās tā jūra vai? Smaga ir reāli. Es nezinu, kas viņa skaitās. Pasties, kā viņa velkās tā kā uz leju. Saliec viņas kopā. Aiznes viņu atpakaļ jūrā. Viņam jau palika uz kanāla. Sāc iest te un tad šeit nāk ūdens atpakaļ. Viņam vēl visu labi. Vajag jau pāris stundas viņas spēja izturēt zem. Tā kā bez.
Ar krabiem gan tik labi neveicās, atradām tikai pavisam maziņus, kas rokās smiltīs. Tiklīdz kādu noķeram, tas uzreiz sastingst mazā bumbiņā. Izrūt ārā. Šis noteikti bija kolosāls rīts ar neaizmirstamu pieredzi, bet šī diena turpinājās ar mūsu otro salu tūri, tūri D. Šodien mēs dodamies uz tūri D, kas it kā ir mazāk populāra tūra, bet mums ir tagad pateicis, ka šodien jau ir 24 cilvēki mūsu laivā. Salīdzinot vakar mēs bijām 12, kas bija tūrā, kas ir vispopulārākā. Bet, protams, tas laikam nozīmē, Protams, tas nozīmē to, ka visvairāk cilvēki būs uz tajās vietās, vai tā būs vai nebūs, to mēs redzēsim. Un arī mēs sākam šeit no pilsētas centra, nevis no tās viesnīcas, kur mēs dzīvojam. Tā, esam piestājuši mūsu pirmajā salā. Esam vienīgie šeit. Un lieta tā, ka šī nav tā sala, kas paredzēta pēc tā kā plāna, bet vienkārši kaut kāda sala, kur mēs piestājam randomā. Jo tā, kurai jābūt, ir tā kā celtniecības jeb apstrādes procesā. Tā mums tikko izskaidroja. Bet ļoti maziņa pludmalīte, ļoti maziņa sala. Bet zils, smūgs ūdens. Mēs esam vienīgie, tas gan forši nav daudz laivas. Mēs esam piestājuši pludmalītē, ko sauc par Bukal Beach. Viņa ir ļoti maziņa, ļoti mīlīga. Tā nav vispār nekāda ne kioski, ne arī kaut kādas norādes, ka te apmestos cilvēki. Bet jā, mēs vismaz šeit šobrīd esam vienīgie, kas ir arī ļoti forši. Jā, un šitā mēs uzturamies 35 minūtes. Principā jāiet ir vienkārši peldēties. Un sauļoties. Bekilis nost un var iet peldēties. Esam savā otrajā pieturvietā, kas ir Natnat pludmale, bet, kā izrādās, mēs nemaz nedosimies uz pludmali, jo šeit ir paredzēta snorkelēšanas vieta, ko mēs nemaz nezinājām, un tāpēc speciāli neņēmām un neīrējām snorkeļu brilles, bet par laimi vienas tomēr varēja noīrēt. Jā, par laimi viņi te piedāvāja laivā, un vismaz kāds no mums aizēja pasnorkelēt. Bet, lauma sauļosies, es eju vērot zīmes. Atā. Jā, es vismaz varu pasauļoties uz laivas ar skatu uz ļoti skaistu pludmalīti. Nākamā pietura šajā tūrē mums bija Paradīzes pludmale. Šeit pavadījām visilgāko laiku no visām pieturvietām, un pludmale pilnībā attaisno savu nosaukumu. Te tiešām ir viss – mīkstas baltas smiltis, dzidrs ūdens, palmas un skaistas klintas, kā jau Paradīzes pludmalē pienākas. Bijām ļoti priecīgi, ka varam šeit uzkavēties ilgāk, jo bieži vien šāda salu tūru mīnus ir īsas pieturas. Tikai pusstunda un jau jādodas tālāk. Šodien braucot šādā salu tūrē otro reizi, mēs secinām, ka īstenībā jau baigā jēga 2 reizes braukt šādā tūrē nav. Lai gan vietas, uz kurām jūs aizved, ir citas, bet tāpat tas viss ir ļoti, ļoti līdzīgs. Un labāk, teiksim, nobukot ir privātu tūri, vai arī vienkārši darīt kaut ko citu, lai būtu dažādākas šīs emocijas, jo īstenībā šodien mums tās emocijas tik ļoti nav. Tomēr tas viss bija līdz brīdim, kad piestājām nākamajā pieturvietā, vietā, ko sauc par Smālu lagūnu. Lai to iepazītu, mums atkal bija jākāp kajakā.
Sākumā šķiet, ka neko jaunu vairs neredzēsim, taču aizērējoties līdz Klintīs ieskautajai lagūnai, skati mūs pārsteidza visvairāk. Jāsaka, šī ir skaistākā vieta, ko līdz šim esam redzējuši šeit, Filipīnēs. Šis ir labākais moments šodienas tūras laikā, jo nu tik skaista ir šī lagūna. Filipīns! Ūdens šķita vēl dzidrāks un zilāks, klintis vēl iespaidīgākas, un viss kopā skatoties izskatījās vienkārši nereāli skaisti. Pēdējā D-tūras pieturvieta bija Kardlao lagūna, kur arī šeit bija iespēja ar kajaku doties līdz Klintīs ieskautai lagūnai. Šoreiz gan mēs šo iespēju izlaidām un izvēlējāmies ko mierīgāku. Tā vietā paši aizpeldējām līdz nelielai vientuļai pludmalītei, kur kādu brīdi pabijām pilnīgi divatā. Esam ļoti priecīgi par piedzīvoto un visiem skatiem, ko šajā dienā redzējām. Katra vieta šajā tūrē izrādījās īpaša un ar savu dabisko skaistumu. Tāpēc arī šī D-tūre noteikti ir tā vērta, lai to piedzīvotu. Filipīns! Nu ko, mēs ar Laumu braucam ar skūteri, vēl te pa laukiem, šeit un Lido laukos, un meklējam arī vietiņu, kur paēst vistiņu un paskatās, kādu vietu mēs esam uzgājuši. Pie Rīs laukiem. Ar dīķīti, kalns priekšā, nu vienkārši kolosāla vietiņa. Zālīte, kā mauriņš. Pasties, tiltiņš skaists priekšā, viss kā vajag. Pasties. Kā būtu tik skaista vieta, pa ko? Ne? Šodāds te dīķīti. Kur bifels vēl dīķī arī peldēs. Tiešām ēzam uz bifelim. Kā bifeli? Nē, šitā Viņam ir noveikties. labi tur tajā dīķī, viņš ir uzkarsts pa dienu. Uz rītīgi krūta vieta. Mazās kā stils. Un palmas. Grūti. Filipīns! Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Mēs ar Laumu tikko atnācām šeit pastaigāt par īslaukiem vēl. Un tas, ko mēs šeit netīšām uzgājām, ir savais bruņurupuči, kas ir maziņi. Tāds kā šis te, nu es nezinu, es negribētu baigi tavu mieru tramdīt, bet es nekad neesmu turējis rokā dzīvu bruņurupuci. Kāds maziņš. Ej, tu nos, bet labi, draudzeņi, es tev baigi netraucēšu. Es ap citi bija tikko divi, nezinu, kur otrs palika. Bet tas, kas man nedaudz uztrauc par šo, ja šeit bruņurupuči, nozīmē, ka šeit arī, kas viņus ēd. Un tie nav tie vietējie, kas šeit dzīvo. Tā kā Lauma laižamies. Tā tas ir, kad tu ceļo redī,
neplānojot, tā topies Rīsu laukā. Tuvojas naktis, mēs esam izbriduši cauri džungļiem un cauri tādiem brikšņiem, satikuši bruņurupučus un bifeļus. Un jā, nu tā tas ir, bet tas ir nenormāli forši. Un tieši tas ir pats foršākais pašiem iet un kaut ko darīt un piedzīvot, jo tad ir tā īstā piedzīvojuma garša. Un tās krāsas, kas ir šeit, ir vienkārši neaprakstāmas. Nu, redz, kā tas ir. Atkal pierādās tas, ka tas, ko tu dari pats, ir viens no labākajiem, ko tu vari pieredzēt. Jo šeit mēs vienkārši atnācām pilnīgi randomā, neplānojot. Vienkārši braucām kaut kur atkal uz laukiem, gribējām vienkārši atrast skaistu vietiņu, kur pasēdēt un apēst garšīgo vistiņu. Bet re, kur mēs atopamies skaistos Rīsu laukos, kalnos, palmās un tā tālāk. Nu, principā, vienkārši tas pierāda to, ka vislabākais ir doties pašiem kaut kur un meklēt to skaistāko. Un visticamākais ir atradīsiet. Tā kā tā. Nākamajā sērijā dosimies uz vienu no pasaulē atzītākajām, skaistākajām vietām – Koronas salu, lai piedzīvotu to pašu ar savām acīm un redzētu, vai tiešām tā ir tik skaista, kā par to runā. Ja šī sērija tev patika, noteikti piesako kanālam, lai neplēstu garām arī nākamos ceļojuma piedzīvojumus. Tāpat atstāj laiku un kādu komentāru, jo tas patiešām palīdz video sasniegt vairāk cilvēku un ļoti atbalsta kanāla attīstību. Nenoslinko un tiešām to izdari. Bet, ja esi patiesas fans un gribi mūs vēl vairāk atbalstīt, vari uzsaukt mūsu kafiju, izmantojot linku zem šī video. Paldies, ka skatījies un tiekamies jau nākamajā sērijā!